Tā, ups, atkal, jā, bum. Tā Vintage Story. Arī jauni update bijuši, tur ir lores, aizvien vairāk item. Tā kā jā, mēs sāksim jaunu pasauli, jo es gribu no paša sākuma visu nofilmēt savu, jā. Jā, moši kā nosaucam pasauli daudz. Es noteikti tieši ar standartu, kas tā kā klasiskais mods tieši. Ir tur dažādas tās specifikācijas, bet jā, es parasti. Tā, jā, paies laiciņš, kamēr ies. Tā. Kur papilīt rekur. Jā, character creation. Es varbūt randomizēšu. Nice. Šits good, nice. Arī saksofons ir balss, te ir arī visu kaut kāda akordiona. Harmonikas. Jau ir ļoti zem. Let's go low. Jā, man vispārējais pa lielu patīk, ja godīgi varbūt, nezinu, var uzlikt, man patīk šita vienmēr. Nereāli daudz dažādas šitās. Let's go. Es ņemšu Commoner class, ir vēl Hunters. Ne fighting dude. Clockmaker. Jā, tur katram savu bonus. Blackguards ir straight up tā kā paladins. Un Taylors arī, kurš tais drēbes straight up. Ok, bet jā, es parasti ņēmu Jack of all trades. Yeah. Let's go. Jā. Vienmēr sākumā jāsavāc kaut basic materiāli, jau stais. Fuck, šito akmeni nevar izmantot labi. Traders uzreiz, ok. Tas ir diezgan nodrīgi. Jā, te ir arī lores. Tā kā tieši kāpēc vispār es tāds uzpaunojos, jo mēs esam smilši cilvēki, redz, un šitie ir tā kā cilvēki. Ir palikuši vēl no veciem laikiem. Un, jā, rekur haven't seen you around before, you just woke up, tā kā, I know what you mean. Your kind have been popping up like daisies across the land to know where you're from, to know what you're doing here. None of you seem keen to talk about it. I'm sorry, it's better left unsaid. It's alright, stranger. I didn't expect anything else. Jā, tur var bišķi vairāk runāt, bet es šo loru bišķi izlaižu. Šits ir labais, viņam ir gulta un durvis, kas ir ļoti svarīgs, lai ātri dabū. Un pat cik 8 gieri, tas ir gan dārgi. Tā, kas viņš skaitās? Furniture. Jā, un vienmēr, kad darām, tad saliekam, kur kas atrodas. Tas forši, ka pie paša spauna ir traders, jo ja kādreiz nāksies uzpaunoties naktī, ja es nomirstu nakts laikā, tad man būs kur paslēpties vismaz. Nu jā, tur var pat vairāk ar viņu runāties. Es neesmu parasti vajag runātīgais. Jā, rekur es dabūju flintu. Ar flintu jau var strādāt. Ar to parastu akmeni nevar strādāt, apparently. Ir daži, kuriem var, bet ar šito, jā. Tur ir rakstīts, rekur, bet ar šito var uzreiz. Tā, un jābūt obligāti tam akmenim rokās, rekur, ja nav, tad, jā, tad es nevarētu, rekur. Bet kā es akmeni rokās paņems, tā es varu napot. Bum, nazis. Nazis ir vienmēr pats pirmais, ko tu izdari. Jā. Šis būs kinda chill. Ja es vajag daudz, neko nevarēšu sākumā pašā izdarīt. Es pa lielu mēģināšu dabūt basic līmeni, varbūt pirmos koperi ieročus. Maybe, we'll see. Varbūt kaut bāzīti uztaisīšu basic, bet mans plāns, es zinu, kad jaunajā updateā ir okeāni šeit. Un tu vari taisīt kuģis un jā, ir tik daudz ekspandojušies arī pats basic lores. Kāpēc tā pasaule ir viss tāds atškrāt un savu. Taisnojas, dabūju labāk. Ok, jā, šitie ir ruini, ķipi no vecajiem laikiem. Un man liekas, dabūju vienu no labākajiem ruinēm, kas ir. Jo viņiem parasti ir tikai augšpuse, bet šim ir arī apakšpuse.
parasti akmeni nevar izdaudzīt, bet šis ir tā kā cobblestones, to var sadaudzīt. 9 torch, hell yeah! Tas nav super crazy labi. Es cerēju bišķi labāk lūtu, bet... Could be worse. Tā jāatzīmē, ka šitie ruini ir izlūtotas. Parasti ar krāsām nosaku. Un traderi man vienmēr sarkani un ruins, ja ir sarkans, tad es viņās izlūtojis, bet šitam nekas īpaši nebija vairāk. Tā šeit varētu būt koperis. Mums vajag koperi sākumā mazos gabaliņus, lai varētu uztaisīt pikāksu un attiecīgi vairāk koperi dabūt. Jo tu nevar tā vienkārši uztaisīt stone pikāksu un močīt. Skaidrs. Man arī vajag ļoti kaut ko... man vajag inventoriju sapalielināt, jā. Tas būtu nākamais solis. To var darīt, uztaisot sākumā šitos te groziņus. Jā, te ir basic sākuma setups vienmēr palielam. Atrodi ultimate cozy place. Un tad tālāk attīsties jau un var pārvākties un stuff, bet sākumā jau galvenais ir izdzīvot pirmo gadu. Parasti arī pirmās pāris dienas ir explorations ļoti daudz. Tāpēc, jā, būs bišķi ko jāpagrindo. Ēdiens. Good. Tikai man nav ko nomest. Šito man nav vajag. What? Nē, tu vari no krūma vienkārši nolasīt. Vienkārši gribēju arī krūmu. Vajadzēs pēc tam viņas pārstādīt vienkārši. Lai nomet. Pareizes var uztaisīt taču groziņas. That was the whole idea. 3 varēja uztaisīt. Efficiento. Jā, un attiecīgi katrs groziņš 3 inventoriju sloti. Which is awesome. Priekš sākuma tas palielam ir svarīgākais dabūt inventoriju. Tad nākamais ir ieroči un shelters. Basic needs triangles. Jā, attiecīgi lēnām dabūšu labākus materiālus, varēšu aizvietot tos groziņus lēnām. Kaut ko labāku un upgradeot, jo tagad man ir cik sanāk 4x3 12 sloti. Plus 10, kas ir hotbārā. Jā. Nē, nu te ir patiešām parasti ļoti daudz nāves sākumā. Šodien bišķi uzspēlēju solo arī, un es uzreiz gandrīz rage quitoju, jo man nepaveicās ar spawnu. Karš no visām pusēm lāči un vilki, un jā. A struggle.